ceļamies agri, jo agri. Pulkstenis tikai bišķiņ pāri 5. Mums jāsteidzās. Jā. Zini, kāpēc tik agri? Jo mums jāpieceļās agrāk par sauli. Un to mēs esam izdarījuši. Ārā pilnīgi tums. Un mēs jums kopā varam kaut kur aizbraukt. Mocis nolikts pa nullēm. Debesis tumšs, vienīgais, kas spīd, ir lampiņa. Bet teikt, ka mēs esam vienīgie piecēlušies šajā rītā agrumā, ir meloti. Tāpēc, ka skatos cilvēku tur ar koferiem dodās uz lidostu. Mēs vēl uz lidostu nedodamies. Mēs ejam izbrauksim vienā ļoti agrā izbraucienā. Šitādā laikā jau kaut kas jāvalk virsū, var riktīgi asers tek un drēb visu. Jā. Ne? Liekas, Es tā aiz tevis aizslēpsties, tad man tā tusiem, bet tā patās uz kājas augstas. Pārstāv. Es ceru, ka šī ir tā vieta. Viss ir rakstīts tikai aizmirst šoda, bet te izskatās daudz moču salikt jau ir. Jā? Būs grib priekšā. Jā. Tāpat īsti nav kur nolikt. Tajā pusē viņu vēl. Likt tur jau, ne? Esam uzbraukuši un es domāju, ka mēs būsim vienīgie, bet izrādās nē. Vēl ir daudz tādu bez mums, kas grib redzēt. Nestāstīsim, ko? Ko vēl var redzēt tumsā? Redzēt, jā. Lūk, šeit cilvēks tu nopērc biļeti. Ieejas biļeti ir 50 bati, bet, ja tu gribi, lai tev uzved kalnā augšā, tur ir augsts kalns vēl, tad ir 80 no cilvēka. Mēs izmantosim otro variantu šoreiz, jo tas nav dārgi, un plus neesmu pārliecināts, vai mēs paspēsim uziet augšā. No, morning. 50 baht. Walking by car 80 baht. Lūk, esam tādā piekabē un braucam kalnā. Slinki, teiksiet, bet nē, pastāstīsim vēlāk kāpēc. Jau dzīvo. Ak, kungs! Turies. Oh my God. Tieši. Nē, nu šitā neforšīs man. Vai ne? Ej, tu nost. Tas ir slīpums. Tie cilvēki jau, es esmu kādos špagos viņiem uzgājuši jau. Un tu viņi pa citu vienu iet. Nevar būt. Kā? Nezinu, jau sauriet paskatīšies. Ej, tu nost vienkārši. Tādā slīpumā. Oh my God, tad mēs apgāsies. Paskaties to mašīnu vienkārši. Oh my God. Es nevaru. Neliels brauciens, neliels kāpiens. Mēs esam uzbraukuši kalnā. Ko mēs te gaidām? Gaidām, kad saulīte atcelsies. Iznāks no horizonta.
Ja, vakar mēs viņu pavadījām, un šodien mēs viņu sagaidām. Tieši tā. Jā. Šāds nosaukums vietai. Un šī vieta ir izpelnījusies lielu cieņu starp cilvēkiem, kuriem patīk celties agri no rīta. Mēs esam ļoti skaistā vietā uz kalnu, kur saulīte. Kur saulīte lec. Un saulīte visur lec, bet te ir ļoti skaists skats. Un domājam, ka būsim vienīgiem. Un, protams, ka nē, te vēl daudz cilvēki ir atbraukuši, lai paskatītos uz saulēktu. Ļoti skaists, ļoti tāds mīrs. Visi tā runā diezgan tā pieplasinātā balsī. Te ir arī kafejnīca, var padzert kafiju, pasūtīt brokastis. Tā ir ļoti skaista vieta. Jā, te, ka tur aizmugurē var liksdā pat sēdēt. Ir redzēt kā migla. Migliņa virs kokiem. Rītīgi smuki. Ļoti skaisti. Tāds klusums un miers, tikai kaut kam telefons lido pa gaisu. Tas par to vispār nērnos. Tā ir, ka tikko pamodies. Bet drīz jau saulēkts. Es pabrīnījos, ka mēs pa ceļu braucām, ka nebija neviens cilvēks, par neviens neko nebrauc. Pa kur laiku šie cilvēki šeit atbraukuši? Viņi te nakšņojuši vai kas ir? Bet, lai būtu kā būtu. Šāds tas kāds. Sajūt, ka visi klusiņam vēro un neko nesaka, lai neaizbaidītu sauli. Klusums un miers. Grozījos, skatījos apkārt. Skatos, tur cilvēks liksdā sēž un tā. Kur ir aji uzkāpot? Tas ir pilnīgs. Kā tas iespējams? Pilnīgs čau. Lūk, saulīte jau ir augstu. Bet mēs vēl esam joprojām šeit. Šodien mums nav daudz, kur steigties, un galu galā mēs esam tik agri atbraukuši tik skaistā vietā. Te var bišķiņ ilgāk uzturēties. Pasūtījām brokastis. Pasūtījām brokastīs olas. Mēs saldo maizīti, french toast. Jā, mazliet tā, lai
vai ne? Un bija tik augsti braukšot, no rīta ar to mocu, un tagad liekas, ka, tagad liekas, ka es, jau jūtu, ka sāk palikt karsts, tad man pilnīgi neticās, ka stundu apakaļ, vai cik mēs braucām, un rīktīgi prasījās kaut ko uzvilkt virsū. Ceļš braucot ar skūteri, jau likās, ka pārāk augsts ir. Tik agri mēs vēl nebijām celušies nevienā rītā, un pa tumsu no rīta tieši puses neesam nekad vēl braukuši. Bija rīktīgi labi. Man tik garšīgs tas French toast. Ļoti, viņš tāds kāds citreiz, bet bieži arī vietas, ka citreiz tāds ļoti sacepts vai ļoti tāds eļļains. Šis tiešām ļoti garšīgi. Tad maize ir diezgan plāna forša. Un nevar kondensēt to pienu pa virsu. Ļoti garšīgi. Tev tāpēc mērķis atnestas sirsniņas veidā. Lūk, saulīt sagaidījām. Jā. Dodamies tālāk. Dosimies lejā un dosimies nākošo lokāciju. Tieši tā, uz nemazāk zaļu lokāciju. Un lejā mēs iesim ar kājām. Ot. Iespējams, ka pa šo taku. Varbūt tur vajadzēja iet. Man izskatās, ka šeit. Wow. Mazo skudru ceļš. Un kas te notiek? Es redzēju, man liekas, tās mazās skudras, kur nes. Lielās skudras. Nekur nesaprotu, kas tu vispār notiekās. Nu, šādi te taka. Bet, burvīga taka īstenībā priekš staigāšanas. Apkārt pa koku zariem laikā burunduki vai vāvers. Joprojām nesapratu, kas tie tādi ir. Bet jā, kur. Mums jātiek tur lejā līdz tai mājai, nav tik traki. Pāris minūtes un viss. Viss, un būsim lejā. Jā. Nebija tik ilgi. Nebija tik ilgi, bet ja kājām būtu jākāp, tad... Bet ja kājām būtu jākāp augšā, tad būtu, liktos, ka varētu nepaspēt un liktos, ka būtu paigi pārguruši. Varbūt nebūtu pārguruši, bet esam atpakaļ un braucam uz nākamo vietu. Šeit ir interesanti. Uz lielās maģistrāles tur ir tā kā ierasts, bet uz tiem maziem te ir visādi pašapkalpošanās un ir arī tādi, kur tu piebrauc, pasaki, cik tev vajag, vai uz cik naudiņām tev vajag, un tev atnāks un ielies, palīdzēs ieliet benzīnu. Un kā vienmēr, benzīntanks ar skatu. Savādāk šeit nemaz nevar būt. Rīts benzīntankā saucēšies. Mēs dosimies tālāk, mums ļoti tālu vairs nav palicis, kur braukt, pavisam netālu. Tiekamies jaunā vietā. Lūk, un šāda te nākamā vieta. Šis ir tāds, acu papriecēšanas objekts. Viss kaut kas te auga, visādas pupas un zirņi, un kas tik te neaug, un puķes. Tu vari pastaigāt un pabaudīt sevi pie dabas. Te ir forši atbraukt īstenībā no rīta. Mēs jau bijām piebraukuši vienā no iepriekšējiem vakariem. Braucām garām, mēs te vienā citā skaistā vietā bijām.
Un izdomājam, ka atbrauksim uz šejienu kādā no rītiem. Te ir visādas laipas, laipas, dārzi, viss zaļš, viss kaut kas aug, viss kaut ko var apskatīt. Mūs īstenībā ielaida par vietējo biļetes cenu, neskapēc. Gan jau izskatāmies jau pēc taizemiešiem, tas kā nekā, jau pēdējā diena mums taizemē šodien. Parādīšu jums skaisti dabas skats, skaistus nebijuši neredzēts augus. Kā jūs droši varat iedomāties, šīs dārs smaržo vienkārši pēc visādiem neiedomājumiem augiem. Un atgādina Latvijas vasara arī, protams. Latvijas vasara laukos. Ja jums patīk lauki, daba, augi, šādi te vieta ir uztaisījuši Taizemē, Tankīrī. Ļoti skaisti. Man laikam ļoti patīk, kad nav cilvēku. Neiebūst kāds vēl pārītis staigātos, bet ka nav tās cilvēku plūsmas. Tā ir tik skaisti. Tiešām visāds vietiens, kur papučēties, un tev neviens nebīd un nerausta. Tu pat, ja ļoti gribi, vari šajā dārzā būt zvaigzni. Un ja tev ļoti gribās uzkost, kur ir apelsīni. Apsēsties. Iedomājies, šādā kokā aug apelsīni. Šādos kokos apelsīni parasti neaug. Bet šajā maģiskajā kokā aug apelsīni. Šeit ir laipas arī, pa kurām var iet džungļos. Ļoti labprāt to izdarīsim. Un upe ir īstenībā diezgan dziļa. Šeit ir dziļums vairāk metri. Kāda bedre. Kaut kāds mazs zivtiņš arī peld. Šurpu, turpu. Jā. Jā. Jā, laipa. Jā, jāskatās, kur tu spēr savu soli. Bet tas tikai piedod šarmu šai vietai. Šeit ir arī šādas vietas, kur tu vari sataisīt neprātīgi labus Instagram kadrus. Neliela kafejnīca un neliels ūdenskritums. Un te tu vari rekur izgulties uz tāda sieta, vai ne? Un skatīties apakšā, kā peld zivis. Riktīgi labi. Te var tā smoki izgulies un uztais sev labāko Instagram, kāds viņam var būt. Un mēs pasūtījām šeit kafiju. Kafija ļoti lēta īstenībā. Es domāju, ka būs bišķiņ dārgāk, bet man tikai tas priecē. Pasūtījām vienu amerikāno un vienu kapučīnu. Tāds aizdoms, ka viņam kaut kāds zooms acī ir. Tu pa mani runā? Tieši tā pa tevi. Tāpēc, ka viņš saka, tur kaut kas ir, izskatās tā kā pele. Es teicu, ķirzaka vai pele kaut kas tās nav? Kur es īsti neredzu. Un kā, tur, rekur. Rekur, sēž uz akmeņa. Sēž uz sliekšņu pasaciņu. Tā ir maza ķirzaciņa. Visi būs jums safilmēs. Tā kā, ja kādam slinkums uz šeit braukt, tad droši varat paskrīties kino, patīt apakaļ, vēlreiz un vēlreiz. Eku zivis, tur ir strīpainās zivis. Tā kā tie Nemo saucamie, bet negluži Nemo. Varbūt pat piranus.
Tad sasēdies viss tā kā trolejbusā, kā vilciņā viens aizmūs. Tas ir labs. Otra. Čik. Riktīgi. Nu jā, tā kā autobus. Riktīgi labs. Smak viss. Un čuk bānītī viss. Jā. Čik rindiņā, zolīdi. Jā. O tā. Nu redz? Paskaties kādu pīli. Pīls. Kas pa acīm? Otrā pīla. Tā otrā labākā pīla pasaulē. Vai? Mandarīni visur. Mandarīni visur karājās. Īstenībā mēs ar tādiem mandarīniem varam mājās kaut ko arī izdekorēt. Savu ēguli, piemēram. Godīgi ļoti skaisti. Viņi labi Viņi izskatās. tiešām- Viņi izskatās realistiski. Viņi izskatās tiešām reāli. Izskatās reāli un izskatās ļoti. Viņi tiešām, padara šo bildi, man liekas, vēl smukāk. Vai ne? Jā. Malači. Tankīrī puikas un meitenes. Jums 10 no 10 par šādu mazu, smuku, patīkamu dārziņu. Thank you so much. Bye. Thank you. Skaisti. Un re, mūsu draudziņš. Un zin, kas ir dāmas un kungi, kā man negribās viņu dot projām. Jo šitādi es nekad nebiju braucis, un tagad es vairs uz savādāk nemaz negribu kāpt virsū. Vai prāts, šitas ir ļoti labs. Vai Dievs. Nu lūk, un šis Yamaha NMAX, viņš jau bišķiņ savādāks nekā parastie mazie skūteri. Viņam ir tā kā savu drošības atslēga, tā kā signalizācija, kur tu atslēdz. Tad tev jāpagriež te ir. Ja tu gribi attaisīt sēdekli vai bāku, tad pagriez uz open un piespied podziņu te. Vai nu tad ieslēdz šeit. Un reku parādās displejā viss, kas tev notiekās. Pulkstens 10 no rīta, vairāk par pusi bāku. Mums garīz vai pilna bāka ir. Jokaidī. Mums vēl īstenībā braukt un braukt. Un viss. Un pēc tam viņš startējas tā kā parasts. Tā kā parastais. Jebkurš skūteris nospied bremzi. Ček. Un krībā. Šitas skats īstenībā, viņam priekšā ir pilnīgi tik ļoti atšķirās no Honda Click. Jo Honda Click tu reāli jūties tā kā uz mopēda maziņa. Te priekšā tu redzi to visu furnu. Un ja tu viens pats brauc, tad tu noliec šitā te kā aizvar. Izstiep tām rokām kājām brauc tā kā ķeizars jau ko. Ja? Šausmīgi ērts aparāts. Viena tā, diva tā. Riktīgi labs.
Trešais apstāšanās punkts. Baterija sausa, droni izlidināti, šāds te ezers vai ūdenstilpni vai, nezinu, vai tas ir Hesiņš kaut kāds atkal. Bet netālu no Ava Nangas, praktiski blakus. Tā vietā, kur mēs dzīvojam, šāds smuks ezers. Man liekas, ka makšķernieks sapnis. Te vairākas tādas vietas, kuro piebraukt ar mopēdu. Un dzīves te lēkā. Un redzi, makšķernieki te ir bijuši, kaut kā dūlu makšķernieki, visi izmētājuši, visi pa plusījušies te, mētājuši, visi iepakojums pa gaisu. Nu tā var nav smuk darīt. Un te pat ir tīkli. Kaut kādi tīkli šeit mētājas. Vai Dievs. Nu labi, lai ir kā ir. Tik tiešām, lai ir kā ir, jo mēs ar jums šajā ceļojumā būsim nonākuši finiša taisnē. Šīs bija skaistas dienas, kuras mēs pavadījām Taizemē, un pa šo laiku mēs paspējām redzēt un piedzīvot daudz, un cerams, kaut nedaudz no tā visa atrādīt arī jums. Bet nu gan mums būs jādodas tālāk. Jaunas vietas un lietas, jauni ceļojumi mums vēl priekšā, bet šīs Taizemes piedzīvojums nu ir jāliek arhīvos. Ar piezīmi, ka tas bija 10 no 10. Nes kāpēc liekas, ka ja reiz bija tik garš ceļojums un tik daudz video epizodes, tad tagad nu būtu jāsaka kaut kāda gara runa vai kaut kāds rezumējums, bet viens, ko es varu pateikt šā seriāla noslēgumā, ir paldies jums par skatīšanos un ceļošanu kopā ar mums, jo galu galā, ja nebūtu skatītāji, nebūtu kino. Vai arī otrādi, ja nebūtu kino, nebūtu skatītāji. Jebkurā gadījumā paldies, ka skatāties mūsu filmas un prieks, ja arī jums patika mūsu Taizemes ceļojums. Nesaprotu. Mums pēc pusotras stundas ir lidmašīna. Nu labi, pēc minus 2 stundām ir jāizbrauc uz lidostu. Ar kur Andrejs sēž? Andrejs sēž vēl. Reku tur. Vēl tagad tāds rubonis, vēl nevar nomierināties un sēž vēl basēnā. Kas par cilvēku? Vienkārši trūkst vārdu. Kā būtu tāds cilvēks? Un kā viņš pēc tam ar savām slapījām bikšelēm? Pilnīgs čau. Sēž, kaifo un pat neiedomājas, ka mums jau drīz jau jāsauc taksis un jābrauc uz lidostu. Visi gaidām taksi. 10 funti maksā taksis no šejienes uz īstenībā gan izvēs stundu brauciens. Tā kā taksis nav pārāk dārgi. Nu 40 minūtes. Vai tad tu neatceries, ka mēs vakar uz veikalu braucām uz to pusi? Kāds tur brauciens bija vaiprātīgs? Tur jau tā lieta. Šās te rezorts bija īstenībā ļoti foršs. Viņš ir tā kā centrā, bet tāds īstenībā miers un klusums, tāpēc, ka te ir ļoti dziļa iebrauktuva. No turienes ir 300 metri kaut kur no ielas. Un apkārt ir lielie rezorti, kuriem piekļuva pavisam no citas puses. Tā kā, nu, pilnīgi atsevišķi šis. It kā, ja pa taisno tagad tā drona lidināt uz jūru, tad te padās aiz mājas praktiski 300 metri, 400 tur ir jūra, bet ar kājām jāiet 1,5 kilometri, tāpēc, ka jāiet ir laukā tur. Un apkārt pa pilsētu, nu tā. O tāds rezorts bija. 2 maz tādi basēniņi. Nu, viss čikiniekā, nu viss nopeldējuši arī. Nu, ko darīt? Šitien krūmus jāgriež jau ir apauguši bišķiņi. Bet tā jau viss labi. Gaidām taksi. Taksis met ārā cilvēks krabi rezortā un savāks mūs pēc 5 minūtēm. Tā vismaz stāv rakstīts Grab aplikācijā.